Zigi! Zigi! Neslēpies, nu! Drīz jau būs klāt. Nu, nāc, Zigi. Mums tur viens darbiņš padarāms. Emīl, spied! Spied līdz grīdai. Petra, ko es tev lietu? Jubilāri tu kļūsti vecā. Kauns un negods. Tev taču patīk skriet pakaļ skuķiem. Katram savs hobijs. Tev labāk patīk šī tādi. Remdenie? O. Rokas! Parādi ķepas. Hei! Sveiciens studentiem! Hei! Sveiks! Sveiks! Cik tev to dvēseli ir, ko? Un cik tev vajag? Kāds 10 pušus uz būvēm vajadzētu? Tik daudz pušu man nav. Feminizācijas laikmets. Un ko tu visīt pirmās klases šoferu, ko? Tā redzi? Nav nemaz tik slikti. Jā. Emīlam tagad pilnvar kabatā, lai rulē. Vecāmāt, vai teici, par šodien pavizinās? Un kas tad uzņemas ciemiņus? Mam, teici, ka nav jubilās. Tu paēd un salasi ogas. Izgraz no sim. Vecāmāt. Kuku. Vecāmāt, vai mamma pamanīs dāvanu? Nāc paskaties. Nu, nāc saka. Nāc. Nu? Un labi izdomāts. Jubilāri, lūdzu! Lūdzu! Atvainojiet! Uz redzēšanos, meitenes! Es apsolīju šovakar izvizināt Zigi. Laižam. Lidija. Man iekšējā balss saka, ka tavā somā... Mana soma līdz vakaram ir aizslēgta. Bet nezinu līdzekli, kā nodzīts kopumu. Bet tu nezini līdzekli, kā atvairīt autoinspektors. Šķiet, tas jau ir pierādījies. Emīl. Nu? Tev ir šausmīga sieva. Jo. Spied. Spied, mašīna taču man. Vai tavs parāds vēl liels? 3000. Griez malā. Lika pagaidi. Griez malā, dod man. Tev taču nav tiesība. Nu nežēlo dzelžus. Spied līdz grīdai. Priekšsēdētājs klausās. Jā, es pats. Kas?
Edvardi? Abi? Pagaidi! Šķiršanas prāvā vajadzēja visu nolikt savās vietās. Armīnam mašīna, tev māja, un tavu cēlsirdība bija lieka. Visa mājai ieguldītā nauda ir Armīna viss līdz pēdējai kapeikai. Un tā ir viņa darīšana, sev tālāk vai jādod kādam citam. Vai nodzert? Mam, tu ļoti labi zini, ka tiesības viņam atņem par ātrumu pārsniegšanu. Un piedzerās viņš pēc tam. Jā, zināja, kas viņu sagaida mājās. Jā, manas dēļ. Tevis dēļ, mam, tevis dēļ mums nebija dzīves. Meklēgā Elza. Pasaulē viss nav Liecies tu mierā. Tev vienmēr ir bijis vienalga, vai tavu meitu skraida prika pa pasauli vai ne. Parāda par mašīnu viņš atdos. Bet kāpēc man jāgaida? Kāpēc man jāgaida? Un dienā jāskatās šajā spītīgā purdā. Manā mājā, ko? Tu zini, kur viņš aizbrauca? Viņš aizbrauca norakstīt pilnvaru uz mašīnu vaivaram. Man par spīti. Visam par spīti mēs esam radīti viens otram. Katram savu grēciņu, bet... Ārā! Vācieties ārā! Draugs palikt. Pagaidi, Dēzija. Pārnas! Piedzēries. Armī. Viss. Nekā vairs nav. Emīla un Lidis nav. Katram savs liktenis, Armīna. Ja tu būtu Emīla vietējs... Tad vienreiz būtu beigas tai Ellei. Ko sauc par dzīvi? Sadedzināt man vajadzēja to naudu. Viņš nopērk mašīnu, viņš nosit cilvēks, ko? Mam, vismaz bēru māju tu mūsu ģimenes lietas varētu likt mierā. Neizstāvi tu viņu. Kur viņš iet pāri, tur zāle vairs neaug. Un kas tu pati tagad esi, ko? Tu neesi ne sieva, ne meita. Šķirtene tu esi, kas laiku pa laikam skan atpakaļ pie viena apsēsta dulbura. Ja tev nav kaunu no cilvēkiem, tad man viņš ir tas kauns. Šķiet, ka es nekad vairs šurp nebraukšu. To tu gribi, ja? Viņš to grib. Dievs mans liecinieks, es neesmu ticīgais, bet bēres ir bēres. Tā nedrīkst, Elza. Ak, nedrīkst. 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 Bet cilvēks postā grūst, to drīkst, ko? Elza. Viņš nodzer tiesības, bet priekšsēdētais neceļ ausi. Draugu būšana, lai brauc. Darīt drīkst, tikai runāt nedrīkst, ko? Tu paskaties uz manu vīru. Viņš naktīs neguļ, tikai darbs un darbs. Tu paskaties uz viņu veto brāli Vili. Viņš ir izaudzinājis 3 paudzes. Mikulāni darba cilvēki. Kāpēc mums te jāukļās ar vienu plenci, ko? Ej projām, Armīna. Vienalga, kur. Armīns viņu visu pasaules priekšā izvazājis degunu un pamet, bet šī labi nās klāt. Sērga tā ir nemīlestība. Iesim, Maruta. Nē. Zigi, Zigi. Zigi.
Tādās reizēs vienmēr ir jādomā, ja rīt tava kārta, ko tu atstāsi pēc sevis? Kolhos jau visas galvenās ēkas uzcēla Emīla laikā. Jā. Emīla tik drīz neaizmirsīs. Tunduriņ. Marta. Armin, ej mājās. Man nav māju. Jumts virs galvas, tās vēl nav mājas. Nāc, Armin. Pārgulēsi pie manis. Tunduriņ. Mēs taču bijām un esam draugi.
Brauksim prom. Ja mammas nebūs tuvumā. Nekas nemainīsies. Bet tu pats kādreiz esi zinājis, ko tu gribi, kas tev vajadzīgs? Ne jau tu. Es cilvēks, Deizī, brauc projām. Ko? Gaidi Maru? Tā jau vajadzēja uzreiz sacīt. Joka maz, bez transportieru 400 galvām barību nesadalīs. Sveiks, brigadier! Sveiks! Sveiki! Labdien! Nu, kā ir? Jūsu individuālais projekts ir tik individuāls, ka vienkārši mirstīgais to nedabū gatavu. Emīls Vaivars bija inženieris un vienkārši mirstīgais. Bet līgumā paredzēto mēs esam izdarījuši, un meklēt vainas konstrukcijā nav mūsu uzdevums. Tā ir, biedri brigadieri. Redzi, te maķenīt ir vajadzīga galva, lai saprast, kas un kā. Braucamā. Paklausies, Maru, tev jāpierunā Armīnas. Fermā viņam būtu īstā vieta. Kāpēc mums meklēt citu mehāniķi? To es nevaru. Mums katram ir savs lepnums un pašlepnums. Tikai Mikulāns kā tāds mūžīgais diedelnieks. Armīns nav vienīgais, kurš kaut ko saprot no tehnikas. Jocīgi cilvēki, jūs esat godvārds. Redz, kur tu esi. Neņem ļaunā, bet dzīvot bez darba šodien nevar. Bez darba. Man nav tiesību. Talcinieki raujas pa dārzi, jāpievērt kastes. Iztais pāris stūrus. No tāras cehi līdz ārzam. Labi, labi. Un vēl, redzi, ir vēl viens darbs. Jaunajā firmā būs vajadzīgs mehāniķis. Alga tu nebūs mazāka. Nesanāks. Es jums biju traki parocīgs nots, Figaro te, Figaro tur. Turpmāk tā nebūs. Pēc notis tev neesmu ne iecēlis, ne atcēlis, bet pagaidām tu strādā manā brigādē. Nu neņem ļaunajā vecā kādreiz šauj pār strīpu. Būs tev kādreiz meita, pats sapratīsi. Tāds mājās. Istabs tā brīvu. Jā, priekšsēdētais tev gaida. Te vajag pacelt jautājumu par darbzinātnisko organizāciju. Šoreiz pacilāt kafis, tas ir vieglāk. Nu, nevar arī vien izgulēties. Kaunējies būt. Nesviež zemē. Jums manu kaunu nesaprast. Jā, kur tu nu mani? To jau saprot tikai tādi, ko sviež no augstskolas ārā. Es tavā vietā pārdot to māju un aizbrauktu, kur deguns rāda. Kurā pusē izaug tik smukas meitas? Kur izaug, tur jau nepaliek. Jā. Nāc pie manis par sievu. Rīt no rīta. Klātās kā gailis. Tik ilgi es nevaru gaidīt. Nāc to līt. Padomā. Vai tavai mammai vēl daudz tādu plēsīgu zvērēnu? Vai, nepuriniet! Nepuriniet! Tie būs pirmās šķiras āboli! Vai jūs Vaivara projektu pazīstat? Paviršiem.
Aiziet uz fermu un pamēģiniet to kļūmi atrast. Es neesmu inženieris. Pamēģināt var. Jā, kā klājas Vaivaru mātei? Tas ir viss? Viss. Uz redzēšanos. Vaivaru māte. Es nezinu, vai izdosies, bet man vajadzētu pamatīgi izpētīt rasējumu. Emīls stāstīja, ka viņš jau esot uzķēris vainu. Fermā tagad darbs ir apstājies. Labi. Paņem līdzi. Zigi. Paldies. Ja es būtu pie stūres, nezinu. Varbūt. Tas bija pārāk negaidīti. Par ko jūs runājāt pēdējā brīdī? Tāpat vien trinām mēlis. Emīls steidzās mājās. Gribēja pavizināt Zigi. Nebeidz marot. Vienreiz mums jārunā. Par ko? Par visu, kas sakrājies. Sakrājies? Mums jau sen katram ir sava krātuve. Un tā ir mūsu kļūda. Mūsu? Dēzija ir dzīves cilvēks, nevis kļūda. Varbūt Emīla un Lidijas nāve arī ir viņu pašu kļūda? Nē. Ja man būtu tiesības, Emīls pie stūres nesēdētu. Bet viņš bija pie stūres. Un es tur neko nevarēju darīt. Neko. Un tagad tu gribi, lai es pažēloju nabaga neveiksminieku. Es gribu, lai Zīgs man tic. Bet es nezinu, kā es neprotu. Ja tu kaut ko ļoti gribi, tu visu proti.
To es nezināju. To tu zināji un zini. Arī man šie 3 gadi ir kaut ko iemācījuši. Paldies, Armīna. Mums vairs nav par ko runāt. Ej! Reksi, šurp. Armīn! Armīn! Dādzi, mierā! Mierā! Kur tad uzstaigā, Dunduriņ, ko? Tāds pietūts. Brokastis paēdi? Es pie Armīna. Pie Armīna? Kas tev aiz krekla? Zigi. Tu par zāgli gribi izaugt, ko? Tu pats izstāstīsi vecai mātei, vai man būs jāsaka? Nē, nekur! Ņem grozu un salas visu līdz pēdējam. Armīns te vairs nedzīvo. Ko nu kas sacīt? Palūdzu, Ādama onkulim piedošanu šoreiz. Vai, dieviņ, deguns līdz bēģelē, bet spītīgs tak tāds buks. Bet viņš tak citreiz vairs tā nedarīs. Vai tev grūti atvainoties, ko? Jūs taču pati arī kādreiz bijāt jauna. Tas tak nav zēns, kas nav līdz ābolos. Nu? Vai, dieviņ? Tu redzēji, ko? Redz, no kurienes tā audzināšana, ko? Gādnieks atradies! Nu, ko tu, Els, grauz to cilvēku? Ar tavu meitu jau pat eņģelis nevarētu sadzīvot. Skolotāja vienā mutē teica, ka Dēzijai talants ir ielikt šūpulī, ja viņa nebūtu šito dulburu satikusi. Ir gan burkšķētais sievišķis. Laikām pērkona laikā būs ieņemta. Kāpēc tu līdi te esi sodītajā dārzā? Būtu pasacījis, es tev atvestu veselu maisu. Man nevajag, es nesu tev. Man? Norunāsim turpmāk viens bez otra neko neuzsākt. Būs? Būs. Es domāju, ka tu guli un gribēji tev uzmodināt, bet logas izsit netīšām. Manu logu? Mikulāniete teica, ka tu nevarot vien izgulēties. Logs ir tīrie nieki. Armīni, izmet vien līkumu un aizlai līdz gatavim, atraukšu dēļ. Štelleris parādīs. Dārzā pietrūks kastes. Visur kaut kā trūkst. Ar šodien klaudzina tikai saknīts ar puiku un dēļ tulīt būs sauri. Emīls cerēja uz studentiem. Ābolu pūst kopā. Laid uz gateri. Nu, sveiks, Dunduriņ. Nu, vizinies. Ja jau līkumu, tad līkumu. Iebrauksim pie manas skolotāja.
Labdien! Ciemiņi! Es sen jau jūs abus gaidu. Nu ko, patīk? Ņem. Paskaties. To tur. Kur tu pazūdi, Armīn? Pats savā mājā. Ieliku grīdu. Dzīvot var. Es atbraucu Zigdēļ. Puikam vajadzētu iet skolā. Nedēļu vien jau tikai nokavēta. Tu uzņemies visas rūpes. Ja es kādam vispār esmu vajadzīgs, tad tas ir Zigis. Jūs arī neticat. Kāds Zigim būs pilns 7 gadi? Janvārī. Armīn, paskaties! Kāpēc ar šito viss izskatās lielāks? Skolā uzzināsi. Mēs abi domājam, ka tev jāsaka iet skolā. Nē. Bet kā tad jūs abi draudzēsieties? Viens izglītots, otrs nepavisam. Redzi? Nu? Kur tas Armīns aizdauzījies? Būs no tiesas jāzvan uz bufeti. Atdosim Terēzi Armīnam par sievu, tad viņš uz tik ilgu laiku nepazudīs no šitādas paradīzes. Kāpēc tieši Terēzi? Nu, var jau arī tevi. Vai dieviņ! Vai dieviņ! Tu sasipies? Doktori nevajadzēs. Senie latvieši viss skaits esot ārstējuši pirtī. Ejam. Paldies! Nu tā, cilpo mājās. Vakarā es tev pavazināšu, bet tagad ledīšu pēc kastām. Par manu galvu 3 plīsīs 9 zibeņi. Na? Taisiet? Jā. Ha? Nebaidieties, saimniec. Māja nedeg. Mēs kurinam pirti. Vikai šodien iezēja mugura. Laikam jau nevilks, sen kā nav kurināta. Pirtī nav nekādas vainas. Vienīgi caurvējš varēja būt mazāks. Caurvējš ir nieks. Sliktāk būtu nomirt, neuzzinot, kāda ir īslauku pirts. Zigi! Pirts būs visiem kopēji, citādi es nemazgājos. Tu atzīt, pirmais izbēgs laukā. Armīn, mēs arī mazgāsimies. Mēs? Jā. Katrs savā mājā. Nē, es gribu pirtī. Mums vecajās mājās arī bija tāda pirts, bet tad es biju maz. Tagad var. Armīn. Labi, labi. Nāc. Sveiki, Marut. Sveiki. Gudman. Marut. Es neticu, ka viss, kas bija... Nevajag. Es tev neko nejautāju. Marut, es nekad neesmu tik daudz domājis, kā šajās pēdējās nedēļās. Un laikam arī sapratis. Ko tu esi sapratis? Marut, brauc man līdzi.
Un ko tavs mājas gariņš? Dzīvs? Armīn! 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 Es jau nomazgājos ar ziepēm. Nu! Oi! Nu tad žigli iekšā, tā var saukstēties. Ūdens bija drusku silts, tikai dūmu kod acīs. Nu. Tā, sēdi te. Te būs viss siltāk. Tā. Pastāst Dzigim, kas tur maizes krāsnī dzīvo. Tur? Tur dzīvo vecais īrģis. Pa dienām viņš nekad nerādās, bet naktīs apstaigā māju un skatās, vai kaut kur nemētājas maizes garozes. Vai tam, kas to nometis. Vaļīgie zobi, vēdera kaitas, visu viņu var piemeklēt. Un ja īrģi nokaitina pa īstam, tad viņš dusmās var nodedzināt visas ēkas. Vai jūs viņu ņemsiet līdzi uz jaunajām mājām? Nezinu, vai nāks. Viņš ir pieredzis pie klusuma. Negrabinies. Nāc paēd. Un liecies gulēt. Labvakar. Es jau paēdu un pietiek nomazgājos. Tad ar labu nakti. Ar labu nakti? Tā nu iznāca, mēs aizkavējāmies. Piedodiet. Te būs tava nauda, Armīn. Tā bija dāvana Zigim skolu sākot. Ar naudu nesvaidies, Armīn. Pats es parādos. Ja gribi izdarīt labu darbu, liec zēnu mierā. Es tavu dabu zinu. Agrāk vai vēlāk Zigis kļūst jau par traucēkli. Bet viņš šodien jūtās labi. Gandrīz kā agrāk. Pie Marutas. Jā. Bet tu? Armīn, vai tu esi redzējis ābelei ziedus un ābolus reizi? Es citādi nevaru. Tā tava daļa. Tu pārāk daudz ko atstāji pusceļā. Neņem ļaunā, bet tā ir. Labvakar. Beidzot. Priekšnieks jau zvanīja. Apjautājās, kā tev iet. Gribi, es tev ieskapēšu sievu. Kā to dara? Ko? Ko dala? Kā ieskapē sievu? Vējas slot. Vairāk nekas. Uzmini, kas atnāca. Man grūta galva. Pasaka priekšā. Vai tev vecā atkal šauda?
Šoreiz klepo. Vai šodien skolā atkal bija garlaicīgi? Bija svītriņš un svītriņš. Ko tā var iemācīties? Pacietību. Ļaudis runā, ka tās mums abiem pietrūkstot. Nu? Apmēram tā kā būtu. Braucam izmēģināt. Es braukšu līdzi. Vecā māte gaidīs? Pēc ceļiem patīksim vecajai mātei. Zigim taču jābūt klāt. Braucam. Sveiki! Velns, kur tādi rodas? Viņam rīkums un cauri, pēc tam kaut ūdens plūdi. Ēriks, sveicien dzimtenes sargam! Mājās! Un Kazimirs tev tūdaļ pie darba. Kazimirs ir Kazimirs, bet Ēriks ar šo to saprot no tehnikas. Dubults neplīst. Tā ir. Man te kārtībā. Palaidīsim vaļā. Zigi, vidējā. Pagā! Stop! Troses vaina. Pievilcis ar jāliem nagiem. Pievilciet trosi, un tā lieta ies. Padod Armīnu. Tad vienreiz kaut kas līdz galam. Tad tev jāpārliek tiesības. Rīt. Zūd kokos un bez tiesībām mājās nerādies. Es ar Zigi. Turēsim īkšķis. Un tagad pasaki man, ko tu gribētu? Ha? Lai par tevi nerunā sliktu. Lai runā. Bet ko tu gribētu tā pa īstam? Man vecajās mājās upīte palika dambis. Vajadzētu apskatīties, vai līdz pavasarim izturēs. Palika. Aizbrauksim? Un veco avotu pagalmā palika akmens. Sīmons vārdā. Jocīgi. Pats visu laiku guļ, kas uz tā apsēšās, tam arī miegs uznāk. Lai notiek. Sen neesam tur bijis. Aizbrauksim. Labi, brauksim. Rāpies iekšā. Kas tur no ko paldiesot? Dod tik puikam, lai ēda. Augošs bērns, tam jau visa kā vajag. Lai tev veselība, Ilze. Ko nu ko? Vēlāk puika to grozu, lai atnes. Nāc nu paēst. Kāpēc tu ņēmi? Es neēdīšu. Zigi, ko tu dari? Strādāju.
Nu, vai palika labāk? Gribi, es tev pastāstīšu pasaku? Gribu. Tas notika sen, kad manis nebija un Armīna arī ne. Tīrumos dzīvoja lieli pelēki putni. Skaistāko no tiem sauc par sīmani. Un sīmanim ļoti patika vizināt bērnus. Viņš uzlika to sev mugurā un aidā pāri mājām, pāri upēm. Nu, kāp, prātīgi. Jā, un visur tas baltais silikā ķieģelis. Nu, pamēģini šodien celt no laukakmeņiem. Zirga naudu un gliemeža temps. Sveiks! Armīna eksāmeni nolikāt? Sveiki, viss kārtībā, jā. Tiesības kabatā. Autoinspekcija viens šausmīgs iestādījums. Skāja 3 reizes pārlikt. Kas jaunas baumbirojā? Kolhoz editorām, sadzimušam šoferim un konstruktoram. Jā. Jūsu vadībā birojas jūtam uzlabo darbu. Jā, visu izšķir kadri. Tagad laidu Zemzaru palēju. Vēlāk tu netiks virsū. Kur Armīns? Vēl nav manīts. Akmeņa novākt, rullē droši. Parādi tuvāk. Tā, to liec Vilim. Un šito manam vecītim. Un tev pašai? Man vienalga. Esi gan tu gādīga sieva. Kā tu domā? Vīri jau tikai tā var noturēt. Elzi, nemurkšķi. Redzi, ar nēdušu vīrieti nemaz nedrīkst runāt. Viena bērni šoruden mazāk. Piena ferma būs kārtībā. Un kāda vēl? Balles, zāle, nekūts. Jā, es redzēju. Vai Armīns pēdējā laikā nedzer? Tas nav. Urķējies, kamēr uztērku tas un saprats. Fermi vai lielais darbs, pats saproti. Ēriks nāks par mehaniķi. Marutai palīgi būs diezgan. Viss tavu puikas. Paskaties, diez vai šodien skolā maz ir bijis. Apskaties, kāds ķepainis. Ei, kur tad tu to ņēmi? Ulds man vakar atnesa duksi, un tas ir viņa brālis. Tas būs tavs. Mans? Lūdzu. Paldies. Hei, skaties. Sauksim par Džeri? Un kādas lielas ķepas? Būs varens suns. Paklaus, Iguts. Tu aizskrien uz veikalu un nopērc manam Džerim desu. Man mājās nekā nav. Skrien. Vīstān, pārdodiet man lūdzu desu. Sunītim vajag veikalā pusdienas pārtraukums. Sunim? Tā viņš tev bez zobiem paliks. Aiziet pie tām durvīm. Tur? Kauliņas iedošu. Jā. Vai var māt vairs netiek galā? Vai nu mums tas patīk vai ne, bet būs vien jāliek nespējnieku namā. Un kas tad viņiem tur kaiš? Aprūpēti, paēduši, dakteris vienmēr pie rokas. Jā. Nu, bet īsi. Izaudzināsim. Jāpadomā. Tev vienmēr viss ir pārāk skaidrs, Elze. Skaidrs, ka puiki jātur grožos. Tas ir skaidrs. Atkal piesūcies kā dublis. Zigi, tev te nav jākvēr. Nāc. Jā, brauc. Nekur tu nebrauc. Nāc iesim. Neiet. Un pie mums arī vairs nenāciet.
Ko tu, bērniņ? No, Armīna, ja tu to bērnu atraus no mācībām un novedīs no ceļa, tad Sviča ciemā tev dzīves nebūs. Par to es gādāšu. Nepārpūlieties, kundze. Saudzējiet savu veselību. Kāpēc viņa tā dara? Viņai sava taisnība, mums sava. Nē, viņai nav taisnība. Tu domā? Ādams ar auzmotoru ir klāt. Šitamās kastēs kritušos. Dārgs tev pilns ar smukām meitām, bet tu aizbrauc un iekrīt kakā. Bet viņiem cehā sula nav, kur likt skāpst kopā. Cehām ir priekšnieks, lai neguļ, bet vai tu pats neskāpst bez alus, ko? Būtu mana teikšana. Būtu mana teikšana, es tev uzliktu uzpurni. Taisam ciet. Labs ir. Paklausies. Vakarā, kad tev kastes ir tukšas, tu iebrauc Šmergielā. Tur dzīvo mans jaunības draugs, futbolists. Viņš tagad savāc stikla taru. Pasaka viņam, kas tev sūtīja, un vienu kravu viņš tev iedos uz galvošanu. Kolhos pēcāk norēķināsies. Paklavādam nepin man sīkumos. Sajiedz, ko tu runā. Cehā sulu skāps kopā, bet es te visu vasaru sargāju kā muļķis. Ādam! Pagaidi. Kā savs to tavu? Jaunības draugu. Ulpe. Ja nav lejā, viņš turpat augšā dzīvo. Šmerlielā? Jā. Armīn, kā jaunais motors, velk? Kā nu ne, jūs varat pamēģināt? Notiet! Attiet! Sveika bijusīs sievasmāte! Sāksies bijušie trādrīdi. Un tagad līdz pašai Rīgai? Protams. Es tagad varētu apiest taunu ar visiem ragiem. Pamēģināt var. Kādēļ saulē izkūst ledus laikam tāpat vien? Kādēļ lācim garšo medus arī tāpat vien? Kādēļ katrai sēklai brūnai zāļi asni lien? Kādēļ redz to acs un netic, kā viss tāpat vien? Kādēļ puisis ielās klaiņo laikam tāpat vien? Kādēļ pienu tūtās saiņo arī tāpat vien? Kādēļ vilks nav aunām līdzīgs un uz mežu skrien? Kādēļ redz to acs un netic, kā viss tāpat vien? Vienalga ko, tikai labi daudz. Un jums? To pašu. Kādēļ cēliens dalās ainās laikam tāpat vien? Kādēļ nakts ar dienu mainās arī tāpat vien? Kādēļ diena dzēno dienu nebūtībā skrien? Kādēļ zin to sirds un netic, kā viss tāpat vien? Es nezināju, ka te tik pieklājīgs orķestris. Vai ne? Paldies.
Kā mamma? Zigs? Dzīvi. Veseli. Es laikam drīz precēšos. Vēlu laimes. Mēs arī. Lūdzu. Kāpēc man? Man jābrauc. Nu tad nodod stafeti. Piedodiet. Man šķiet, ka jūs tiekat meklēts. Lūdziet pie galda. Aha. Nu? Čau. Esiet tik labs, izpalīdziet, lūdzu. Aizvediet vienu meiteni tepat netālu. Līdz Sviču ciemam. Jūs zinat, ja? Ja? Terezīt. Nāc, kāpiet iekšā. Nē, Nu, nerunājiet pretī, pietiek jokstīgi. Pietiek. Paldies, paldies, paldies. Nu. Jā. Atā. Labvakar, tētuk. Tētuk, tu dzirdi mani? Nē. Armīnam kaut kāda ķibela ar autoinspekciju. Tik pieredzējis šoferis. Nu, kur nu es griezu tā vietā un pēkšņi nāca garām ar lielajiem taisni virsū. Es kā devu atpakaļ, bet biedri inspektori tas vairs neatkārtosies. Paklausies. Varbūt sarunāsim, ko, kuram negadās. Šoferis jāsaprot. Šoreiz nevar. Man vajadzīgs tas papīrs. Tu saproti, man jau 3. reizi šitāds ziep. Tu pats zini, pēc kā tas smaržo. Es tev samaksāšu, cik tu prasīsi. Ej pie velna. Tu gnīda, ne šoferis. Piedri jaunāko leitnanti. Nevajag protokolu. Protokols būs. Bet... Ja jūs abi atnesīsiet izziņas, ka jūs priekšniecība neuztur prasību, tad parunāsim. Reiz! Velns, lai parā. Es vienmēr rīkojos tā, kā uzskat par vajadzīgu. Nu, paldies, draugs. To es pratīšu novērtēt. Ar prieku sēdētāju sarunāšu. Pārremontēs tev samaksā. Vai tu vienreiz atšūsies no manis vai ne? Ko? Nu, kā zini? Nu, kā zini? Piedodiet. Armin, kā to saprast? Kas tur ko saprast? Balta saule spīd un levāmies ar tevi vien. Es runāju nopietni. Jūs neparakstījāt protokolu? Es jau kopš bērnības nevaru ciest papīrus. Vieglā. Būs jāgaida, kas krampīgāks. Sveiki jūs mājās! Vaivarmāt, atlaidiet man Zigi šodien līdz uz pāris stundām. Viņam šodien īpašs uzdevums. Es nebraukšu. Man jāgaida Armīns. Armīnu tik drīz negaidi. Viņš svin citus svētkus. Iesim. Saposīsimies. Ejam. Brauc, dēliņ. Labdien, Ādam! Labdien! Met mieru! Iejūt sirmo un aizlaid uz veikalu. Els tev gaida, ja ir kaut kas padomā. Sirmo?
Meits tak teicās apustot mašīnu. Mašīnas nav. Armīnam atkal sprungu uz riteni. Elties! Ir, puisīt, ir. Kur Armīns autoinspektori? Lieciet tur uz priekšu, un tur arī. Līdz pašai augšai, līdz pašai augšai. Zigūts, kur Armīns? Nezinu. Lūdzu, Marotē. Nāc tuvāk, brigadieri. Tātad, ja dzersi pienu, katru dienu būsi veselīgs ar vienu. Ņem. Gries. Tā, malacis. Tagad sāksim svinēt jūrģus. Nē, Marutai būs otrā stāvā. Ar skatu uz upi. Tā, tagad pa labi drusku. Tā, labi. Jūs īt aizbrauksiet? Jā, jābrauc, vecīt, jābrauc. Tu paliksi bez draugiem. Bet jaunā māja taču būs tuvāk tavējai Tunāks ciemos. Bet Armīns? Armīns? Viņš ir tavs draugs, viņš atbrauks un sameklēs tevi. Jūs taču pie mums atbrauksit? Jūs taču šovakar būsit, vai ne? Būšu. Gaidīsim. Tu alu nogaršoji? Alus ir tieši tāds, kā pienāks atvad ballei. Pareizi, ja nav galvas, lai nav. Labdien! Labdien, pazudusi Alus. Labdien. Labdien! No zemes treknuma un debes rasas ir vecais Ādams gana baudījis, kam kaulainā riskapti klāt grasas, bet Ādams uzsauc, hei, holala, bet Ādams uzsauc, hei, olala, jūs mani dēļi labstas rokā tveriet un rociet kaulainot tur kalnīgā uz manu veselību alu dzeriet, lai būtu miestiņš, hei, olala. Lai būtu miestiņš, hei, olala! Senāk vīri stopiem dzērā, verstīm tālu streipaļoja. Mētājās kā vanskars pa pasauli. Kad mēs cēlām mājas, domāju, viena būs vienam mazdēlam, otram. Viss tukšiem ziediem. Tā beigsies Mikulānu dzimta. Un tavējā ar!
Es neprotu taisnoties. Sigis tevi gaidīja. Un citi? Bet par darbu gan jums lielais paldies. Bez jums es šodien būtu tintē. Marut, neliec man runāt, tu visu zini. Es biju nogurusi, tevi gaidot. Kurš brauks līdzi? Es. Zigi, atļauj man. Mēs apciemosim vecmāmiņu rīt. Zāles aizmirsām. Nekas. Slimnīcā ir citas. Vai labas? Mans tēvs teica, ka īstam vīram vislabākās zāles ir stipra griba. Nāk miegs, bet jāceļas. Negribas gulēt, bet jāiemieg. Tu esi mēģinājis? Nē. Šokar vēl ne. Man bail no tumsas. Man jau ar kādreiz bija bail. Armīns uzdāvināja. Vai tu reku čaklas? Labrīt! Labrīt! Ko tu te meklē? Tīnies projām, tūlīt nāks zootehnikas ap divu dabūsim pa katlu. Ej! Mārusa, tu trūks sievas, nu. Jā, tā bija dīvaina draudzība. Cik Armīns skaisīgs, tik Emīls gauss un pamatīgs. Bet abi turējās kopā no kāds 6. vai 7. klases. Guļ? Guļ. Jā. Mēs tikko no slimnīcas. Vai var māt jau mūža miegā? Taisnību sakot, es visu mūžu esmu gribējis puiku. Nezinu, vai kādu mazdēlu sagaidīšu. Jāzina, ko Zigis pats domā. Ko bērns lai domā? Ja Armīna te nebūs, Zigis mierīgi dzīvos pie mums. Par savu dzīvi Armīns lems pats. Kāpēc tu klusē, Kazimir? Ko? Kamēr Vils studēja, tev rokas bija tulznās. Tagad gudrais brālis lem tavā vietā. Te nav ko gaidīt. Ņemam bērnu, nejam. Nesteidzies. Elze, bērns ir kā durvis uz otru dzīvi. Bet durvis jāprot atvērt. Nemodināsim bērnu, Elze.
Kad tu brauks uz jaunajām mājām? Šodien. Būs silti? Neatdod mani Mikulāniem. Kāpēc Mikulāniem? Nevienam es tevi neatdošu.